ir septembra mēnesis klāt, un, protams, tas ir mūsu medību dzīve un arī viens no skaistākajām medību brīžiem, jo pats rudens pats pa sevi jau Latvijā iestājies, un otrkārt ir ļoti skaistas riesta laiki aizņu buļļiem un arī stalbēju buļļiem. Tad mēs esam vienā medību saimniecībā, kur jau ļoti ilgu laiku tiek pareizi medīts, un parādīsim jums selektīvo medību kādu principu, kā, ja, piemēram, mēs gribam nomedīt ļoti skaistus briežu buļļus, tomēr viņiem jāsniedz 10-12 gadi, un lai tas notiktos, jāiegūt ļoti lielu darbu, ļoti lielu pacietību, un lai tas viss arī tajā mežā būtu. Un tāpēc šajā saimniecībā jau ļoti sen tiek medītas selekcijas buļļi. Šitie stalbēju buļļi, kas ir atšaujami paši pirmie, kam ir ragi zem ausīm, vai ne? Tas varētu būt pāris centimetri gari, kā arī bišķi jau garāk, tā kā šie, vai ne? Un tos visus no selekcijas ņem ārā pirmām kārtām, jā. Ja, piemēram, mums, lai sasniegtu liels rezultāts stalbriežos, vai ne? Pirmkārt, ir daži priekšnoteikumi. Ir viens variants, ka obligāti jābūt platībai, ne mazākai par 10 000 hektāriem. Otrs variants jākal ir, kad jābūt dzīvnieku blīvumam normālam, lai tas riesta notiktos un lai tie buļļi var būt. Un kad jau tās lietas ir it kā sasniegtas, vai ne, tad ir nākšais solis, kad ir jāņem ārā viss selektīvi neperspektīvie dzīvnieki. Vai ne? Ja arī tā atļaujas, ja piemēram uz to medīšanu kaut kā uz to klubu kāds 5 vai 6 vai kaut vai 10, jā, tad pirmām kārtām tiek medīti šādi dzīvnieki, ar maziem pirmiem ragiem, vai ne, tad tas ir pats pareizākais variants. Tad nākošie tiek medīti ar vēju spīlēm, kā šeit, piemēram, jā. Arī šis buls, protams, viņš izaugs līdz bronzai, bet ja augšā ir vēju spīles, tas neko labu nedara. Tad tiek medīti kaut kādi durēji tipi brieži. Visticamāk, ka viņi noteikti bijuši iepriekšējā gadā savainoti. Šeit arī ir tāds vēju spīles liels, arī tāds briedīts jāmedī nost. Nu, šeit vispār anomālijas ragi. Nu, protams, šie pirmie, pēc tam šitādi, pēc tam vēžnieki. Un tādā veidā medījot, tad mēs varam, ja tā pacietība un vēlēšanās ļoti liela, tad 10-12 gadu laikā mēs varam tikt pie izcilām medību trofejām. Šeit šajā saimniecībā ir savākti speciāli šīs antitrofejas, vai ne? Tādi augšā ir, un arī visas selekcijas mazie briežu bullīši, kādi jāmedī ārā no populācijas pirmām kārtām, vai ne? Jo, protams, var arī to literatūrā izlasīt un skatīties to un domāt, kā arī šeit bijusi galvaskausa trauma, kā arī tādā veidā, vai ne, arī tādu, protams, brieži jāmedī ārā, jo nekas tur viņam pēc tam normāli to galvu vairs neaugs, vai ne? Piemēram, ja mēs atstājam populācijā jau šitādus dzīvniekus vai arī ar vēju spīlēm, kas ir dzīvnieki, tad aplecot gotiņas vai ne, arī tās gotiņas, kas tai gotiem piedzims, arī tai pēc tam nākšās paudzēs dzims ļoti slikta raga kvalitātes briežu, vai ne, un tāpēc šie visi dzīvnieki jāmedī ārā, lai tā populācija mums būtu maksimāli veselīga, maksimāli pareiza un brieži tādus skaistus ragus veido, ja viņi augšā jau veidojās tāda kroņa, vai ne, un tur ir 4 minimums, vai arī jau vairāk tie šobrīd, tad un arī pēc formas, vai ne, tad daudz skaistāk. Tad arī otrā pusē mēs varam apstīties kādu te savākt. Ir ragi jau trešajiem ragiem ārā augšā, kad ir ļoti mazas augšā tāds vēju spīlīts, un tas principā sanāk tā, ka viņš ņemšu to līdz kaut kādu irbulu vienu, tādu parādīt. Tas ir arī, ka viņš veido tās raga formu, veido viņam absolūti trīstūri, vai ne? Vidu šuburi ļoti maziņi, vai ne, un tas sanāk absolūti trīstūrs. Normālai raga formai, ja augšā ir drieži, tad viņam jābūt tagad tādam četstūru formā, vai ne, un tas ir pirmais rādītājs. Šim briedītim, šim arī tas pats ir, kad augšā ļoti liels vēju spīles, vai ne, un te ir vēl izteiktāk, vai ne, šitam te briedim, arī šeit, vai ne, var arī redzēt ļoti labi. Tas ir pirmais rādītājs, kas ir, protams, jāņem ārā arī šie lejā, kas ir lielie ragi, un mēs tiem briežiem arī kā vēju spīlēm, arī skaidrs, ka tādi dzīvnieki, ja ir izņemti ar pirmiem ragiem, visi selekcijas dzīvnieki nomdīt, kam ir ļoti īsti radziņi,
Tad mēs skatāmies kaut kādas anomālijas trofejas, kas jārā, un tad nākšos mēs varam ņemt ar vēju spīlēm. Tie var būt pat medaļnieki, var būt pat jau pēc CSI sistēmas, kas sasniedz bronzas vai arī pat sudrabu. Ja tie jārā, un tad jau būs tā populācija maksimāli izkopt. Atkal nākšo gadu mēs sākam atkal, protams, ar pirmajiem ragiem. Skatāmies, vai nav kāds ar anomālijas trofejām un šos. Un ja ir šos soļus mēs esam izdarījuši, tas, protams, nenotiek vienā vai 2 gadu laikā, tad ļoti liels darbs jāiegūt, ļoti daudz gadiem jāpaiet laikam pacietībai. Un tad jau mēs varam sākt medīt 11, 12 gadīgus briežu buļļus, kas sasnieguši maksimumu, un arī pēc savu izskatu un arī pēc ragiem, tas ir vienkārši izciliem ragiem. Šeit saimniecībā tiek ļoti liela uzmanība tam visam veltīt, vai ne, un arī ir, parādīšu jums vēl vienu tūlīt zāli, kur ir savāktas trofejas, kas nomedītas nelaikā. Protams, arī liela māksla ir atzīt savas kļūdas, jo parasti mēs varam kaut ko nomedīt arī tur laikā vai nelaikā tos briežus un tad pielikt pie sienas un tad visiem tas stāstīt to, ka mēs pareizi visu izdarījuši. Šajā saimniecībā tiešām ir cilvēki sapratuši savas kļūdas un arī ir uztaisījuši vienu istabu vai ne, kur ir trofejas, kas nomedītas nelaikā vai ne, un arī šie stalbriežu buļļi, kas visi nomedīti 5, 6, 7 gados, vai ne, un kas būtu ap 10, 12 gadiem, visi būtu sasnieguši pēc CSI sistēmas, virsotni, vai ne, varbūt pat vēl virsotnes, vai ne, tad arī atvēlēt speciāli tādu vietību, ko var atnākt un apstīties, kādus briežus it kā, kuri medīt pa ātri un kurus nevajadzētu tik ātri medīt, vai ne, un tas ir arī, kad ir ļoti izteikti skaisti, ir ledus žuburi, vidu žuburi, un augšā vainagi pat pa 5, vai ne, un tajā pusē pat pa 6 žuburiem, vai ne, un kad vienkārši tas spēks viss tur nāk, viņiem tikai laiku būtu gājis, tikai visur ir vienīgā problēma, kad ir dzīvnieki nomedīti pa ātru, vai ne, tāpēc arī jums, protams, novēlu audzēt tos dzīvniekus un būt pacietīgiem, un lai varētu sasniegt to maksimumu, un, protams, tas gandarījums ir ļoti liels pēc tam, kad ir nomedīts tur pareizā vecumā tas dzīvnieks, un tad viņš arī pēc tās ragiem ir tāds, ka ne tikai gandarījums, bet arī pilnīgi tāda ekstāzes moments, vai ne, jo arī mēs šajā saimniecībā tādā laukā pafilmējam tos briežus, ka viņi bauroja, un arī ļoti liela daļa ir visi, kas ir 6, 7, 8 gadīgi tie brieži tikai, vai ne, un apstājoties vienā vietā, kā var dzirdēt vairākus briežu buļļus, un gaidot, piemēram, viens aizmūk vai goviem tur iztraucēt, tad aiziet pie otru, viņi pafilmēt un aiziet prom, un viņi atstājot to savā vietā. Tas arī ļoti liels tāds gandarījums, un arī šorīt redzējām vienu tādu 11, 12 gadīgu bulli, fantastiski vienkārši neuzspējām viņu nofilmēt, un arī tās medības tiek speciāli tā sakārtotas un tiek medīts taisni tas dzīvnieks, kas sasniedz savu maksimumu, vai ne, arī, ja viņš tiks nomedīts, tad būs ļoti liels gandarījums tam medniekam, kas viņu medīja, arī visai saimniecībai. Ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums, un tad mēs apstīsimies tādu, pafilmēsim visus tos briežus, lai jūs redzētu, kādus dzīvniekus vajadzētu pasaudzēt, vēl, protams, ne tikai 1, 2 gadus, bet 5 līdz 7 gadus, lai viņi sasniegtu tiešām pēc tam būtu maksimums. Arī šādiem buļļiem, protams, arī varam pieskārties vēlreiz, vai ne, tad var redzēt, ka kapitāli viņi veido absolūti 4 stūri, tad nāk augšā no acu žubura, augšā uz vainaga, vai ne, un
ir kā tāds nedaudz romiskāk, bet absolūti 4 stūris, un tur nekāds sakās nav 3 stūri, neko tādu, vai ne, un arī pēc pērļojuma, vai ne, un vienīgi augstēji 4 tur ir, un šajā pusē 3 žuburi, bet ļoti skaisti un ļoti simetriski tie ragi, vai ne, un šitām atkal nākšām, šitām atkal izteiktāk ir jau arī otrie ledu žuburi, kas tomēr dod 2 punktus, un arī tādu skaistumu piedod, nu, šeit atkal nākšajam ir atkal arī tur ir, it kā izteikts pat rasnums, kad nāc viņš tādu platu tie ragi, ļoti skaisti, ar ļoti skaistiem augšā vainīgiem, un protams, Bullim ir 6-7 gadi, un lai viņš sasniegtu to maksimumu, vēl 4-5 gadi viņam vajadzīgi. Nu, tāds viss notiekās. Nobadīts būlis ir. Iesta laikā atradām mežā. Jauns ļoti spēcīgs būlis.